Nezināmais varonis, zinātnieks, izgudrotājs, filozofs. Meklējot veidu, kā piekļūt un kontrolēt paranormālas īpašības, kuras piemīt katram cilvēkam, viņš nejauši pārdozēja gamma starojumu, kas izmainīja viņa ķermeņa ķīmiju. Un tagad, katru reizi, kad nezināmais varonis kļūst dusmīgs vai nomotīts ar to, kas darās viņam apkārt, notiek pārsteidzoša metamorfoze. Viņš veido radioprogrammu, kuru saucās 30 minūtes. Tas esmu mēs un mans 30 minūtes. 30 minūtes rodas dusmu iespējā, un tikai viens žurnālists cenšas panākt to, lai raidījuma izraisītās sekas nāktu klajā. Žurnālists kungs, nepadariet man dusmīgi. Jūs negribētu man redzēt dusmīgi. Raidījums ir paziņots meklēšanā par noziegumu, kur tas nav pastrādājis. Nezināmais varonis tiek uzskatīts par mirušu, un viņam ir jāliek pasaulē domāt, ka viņš ir miris, līdz viņš radīs veidu, kā kontrolēt nikno garu, kas viņā mājo.